šodien es esmu nopircis ūdeni pudelē. Un dzeru, un kā slāpst, tā slāpst. Un beigās ir sajūta tāda, ka vēders ir liels, sajēga nekāda nav. Un es saprotu, ka es esmu ūdens normu izdzēris, bet traki draņķīgi sajūta. Kāpēc? Tāpēc, ka manam ķermenim šis ūdens vēl ir jāpārstrādā, lai viņš kļūtu par dzīvu ūdeni, kas ir vajadzīgs šūnām. Ar ko tad tas ūdens dar, ko es izdzēru? Nu, tur ķermenis viņu pārstrādāja. Kādā veidā pārstrādāja? Ņemot vajadzīgās vielas priekš pārstrādes no visiem maniem orgāniem. Un tā laika gaitā uz priekšu. Bet ko tā lai es daru? Ūdens ir jādzer. Es taču esmu ūdens. Ir tāds dzīvs ūdens, kuru mēs kā uzņemam, tā iedzeram. Viņš ir ļoti viegls mutē, kad tu paņem, viņš ir tik viegls. Viņu patur, viņš jau aiziet jau tur, kur vajadzīgs, un tad iedzer malku. Ārkārtīgi viegls ūdens, kas momentā aiziet visās šūniņās, un ir labas sajūtas, viegla elpošana, un viss tā kā vajag. Gribat zināt, kā lai tiek pie tā dzīvā ūdens? Te nav problēmas. Iezvaniet man 29 36 0045, ja vislabāk ieiet mājaslapā www.aldiskevins.com. Tur pie ierīcēm. Tur, kad uzspiedīsiet, tur parādīsies tās ūdens lietas.